Skatos reizēm. Jā. Nu, es skatos returēji. Nē. Ļoti reti. Šādi. Nē, neskatījos. Nezinu. Смотрю. Dažreiz. Šādi un tādi. Kā kur reiz? Protams. Dumbura raidījums ir interesants, normāls. Nu, vispār ir interesants rādījums. Es domāju, ka aktuāls. Nu viss jau ir forši. Tikai tās problēmas viņas brīžiem tiek tā, vairāk vai mazāk riņķi apkārt runā, tie atbildētāji, tie uzaicinātie viesi, bet tā īsti skaidrības tomēr nav. Normāls raidījums. Daudz izsmeļošas informācijas par Latvijas politiķiem. Par Dumburu. Es domāju, ka viņš māk vadīt raidījumu, un man tas apmierina. Dumburam jau jāuzdod tādi jautājumi ir, kad vairāk par pensionāriem, kāpēc viņš neuzdod jautājumus tādus, kāpēc tā valdība grib ilgnot visu laiku no sociālā budžeta kaut ko nost. Īstenībā nav, tāpēc, ka viņš parasti pārtrauc un liek tālāk uzdot jautājumus un tādā garā. Bez viņa nebūtu. Nezinu. Man liekas, viņš tāds bišķi iedomīgs tips ir. Viņš ir vīrietis, man nepatīk vīrieši. Varbūt jums arī patīk. Man viņš nepatīk personiski. Diezgan labs žurnālists īstenībā. Tikai pozitīvi. Tikai pozitīvi. Jā, protams, jo man patīk tas, kā viņš, viņa domāšana, viņa tie jautājumi, kā viņš spēja viņus tā. Kāpēc slikts? Viņš parasti uzdod tos jautājumus, kas viņam tikai ir ērti. Nevis tie, kas viņa ciemos ir atnākuši. Patiesībā Dumburs daudz ko ir panācis ar savu raidījumu. Man liekas, ka visiem viņš liek mazliet tā kā satrūkties un sabīties un vairāk respektēt. Katrā ziņā salīdzinot ar pārējiem viņš ir krietni sakarīgāks. Gudrs cilvēks, tā kā lai pastāv tas raidījums. Ceru, ka jā. Ja viņu rādīs turpmāk, es viņu skatīšos. Es domāju, ka viņš ir tā kā piesaistīts raidījumam. Konkrēti cita personība nevar iedomāties. Nē, man šis raidījums asociējas ar viņu. Jā, es varu iedomāties arī to raidījumu, ka viņu vispār nav, jo viņš jau neatbild uz to jautājumu, kas notiek Latvijā. Viņš tikai maļ uz riņķi un sakurina tos skatītājus un cilvēkus, bet nekādas reālas atbildes jau nav un nekas jau arī nenotiek.